Uz ģenerālais lasījums ūdensvīra zīmju pārstāvjiem. Par cik šis nav personīgais lasījums, ne viss ar jums var rezonēties, tāpēc noskatieties arī savā mēnesi un ascendanta zīmju video, lai iegūtu plašāku priekšstatu par to, kas jūs sagaida oktobra mēnesī. Tagad mēs paskatīsimies ūdensvīra zīmju pārstāvjus. Šis brīdis, izaicinājums, iespēja, attiecības darbs, kas ir jāatlaiž, negaidītā enerģija, ko tu neredzi, uz ko jāliek fokus un padomas. Ūdensvīrs, kas ūdensvīrus sagaida oktobra mēnesī. Kārts, kas bija izkritusi, bija monētu trīnieks. Tas nozīmē to, ka strādājam, plānojam, sadarbojamies, attīstam sevi, savas prasmes, papildinām savas zināšanas kādā jautājumā, kāda nozarē, kas tev ir svarīga, vajadzīga, noderīga. Ja? Bet šajā brīdī, ja, uz tās pašas tēmas balstoties, mēs strādājam, mēs kaut ko darām, darbojamies, bet mēs neredzam rezultātu. Mēs neredzam, kad šī lieta mūs attaisnos vai iedos mums to, ko mēs patiesi vēlamies. Bet pacietība, ja, šī kārts ļoti stāsta par to, ka mēs esam pacietīgi un mēs gaidam, kad mūsu iestādīties koks sāks ziedēt. Un tieši tāpēc šajā brīdī jūs noteikti gaidāt, kad jūsu ieguldītais darbs sniegs jums panākums. Kavas apakšā zobenu karalis. Jā. Jūs zināt, kas jums ir vajadzīgs. Jūs zināt, ko jūs gribat. Jūs zināt, kas jums ir jādara. Neviens jums neies, nemācīs, nekomandēs. Viss, jums plāns ir gatavs. Jūs visi ļoti labi apzināties, jums ir autoritāte, jums ir vara, jūs varat, ejat, darat, un viss, kur jūs pieliekat savas domas, neviens nestāsies ceļā, neviens jums neteiks, ko darīt, jūs paši saprotat, kas jums ir plānā. Ja? Tieši tā, zilotrinieks, virzamies uz priekšu, plānojam, braucam, ceļojam, dodamies, domājam, meklējam risinājumus, attīstam idejas. Monētu bruņinieks. Fantastiski ūdensvīriem. Fantastiski. Ja? Jūs zinat, jūs ļoti labi apzināties, uz kurā virzienā jums doties. Galvenais ir pacietība, uzticēšanās, paļaušanās un spēja lēnā, garā virzīties uz priekšu. Monētu bruņinieks, vislēnākais no bruņiniekiem. Viņš ir pacietīgs. Rekomendēšu šeit par pacietību. Dubultā pacietība, dubultā oktobrī. Ūdensvīri, apbruņojieties ar pacietību, jo tas, uz ko jūs ejat, noteikti nesīs jums rezultātu. Ja kaut kas līdz šim varbūt nestrādā, kā jūs vēlaties, ja, ir visas iespējas pamainīt situāciju, pamainīt veidu, kā jūs darat un ejat, reaģējat uz šīm lietām. Ja? Izaicinājums, imperators. Tos izaicinājums ir būt par šo līderi, būt par šo vadoni, tikt galā ar visām lietām, izaicinājumiem, problēmām un visam, kam tu pieķeries, tiešām spēt visu novadīt, parādīt savu vietu, parādīt to, ka tu vari iegūt, izdarīt visu, ja tu pieliec savas domas, savu spēku un savu enerģiju. Tavs izaicinājums ir būt līderim, parādīt piemēru, lai citi nevis sēdēt un gaidīt, kad tad beidzot kaut kādas lietas notiks, bet pašam iet darīt, parādīt sevi kolēģiem, tuviniekiem, attiecībās parādīt, ka, klausies, ja es gribu pārmaiņas, man viņas ir nepieciešams. Viss. Es nesēdēšu, negaidīšu vairāk, neklausīšos, ko tu man stāsti. Es pats zinu, kas man ir jādara, ko es gribu savā dzīvē, kur es eju, kāds ir mans mērķis. Un tad
oktobrī jāņem vara un kontrole savās rokās. Imperators ir tikai un vienīgi par to, ka viss notiek pēc viņa teikšanas, pēc viņa kārtības. Ja? Tava iespēja ideāli, fantastiski. Zobenu karalis, un arī tavs zobens. Ja? Visums tev grib teikt, ka tava iespēja, tava šī ideja, šī vēlme, šis jaunais uzrāviens bomba, vienkārši tu iesi oktobrī un iekarosi to, ko tu esi izdomājis. Un jā, varbūt kādu laiku tu esi plānojis pārvākties, mainīt darbu, iet projām no lietām, kurās ir, teiksim tā, grūtības, kur nav skaidrs redzējums, kā šīs lietas attīstīsies. Izstāst, ka tu esi gaidījis uz kaut kādu progresu. Ja progresa šeit nav, tad mēs attiecīgi ņemam rīcības savās rokās un ejam. Un ejam uz priekšu. Ja? Attiecībās monētu sešnieks. Es jau gribētu teikt, ka šeit kāda daļa no jums ir attiecībās. Ja? Gaidījāt, kad otrs cilvēks mainīsies, gaidījāt, ticējāt, ka jums būs, šī kopdzīve, šī mīlestība, bet, šeit ir tikai un vienīgi augstums, attālam attiecības vai ļoti, teiksim tā, maz laiku, ko pavadīt kopā, un līdz ar to attiecībās, nav vienlīdzīgas došanas un ņemšanas. Viens cilvēks pārtiek no otra, ja? Lūdz palīdzību, un šeit es jūtu, ka, mīlestība nav tikai un vienīgi par to, ka mēs, dzīvojam kopā, tāpēc mums viss ir jādala uz pusēm. Kā lai pasaka, šeit kādam no jums noteikti ir attiecības ar cilvēkiem, draugiem, ar tuviniekiem tādas, ka visu laiku lūdz tev palīdzību, tu palīdzi, bet tas izsūc vienkārši tavu enerģiju, un tu saproti to, ka tu pretī nesaņem absolūti neko. Un es gribētu teikt, ka tev ir jāņem sava šī vara un jānovelk robežas. Jānovelk robežas attiecībās ar cilvēkiem, kuri izsūc tavu enerģiju un prasa tikai no tevis, un ka tu neiegūsti nekādu labumu. Ja? Tieši tāpēc arī šajā brīdī tu gaidi, ka kaut kas atrisināsies, bet nekas neatrisinās, ja tu atdod sevi visu lietām, vietām, cilvēkiem, kuriem nav vajadzības. Tev ir jāmaina savi paradumi, kas ir saistīti ar palīdzēšanu citiem cilvēkiem. To var palīdzēt ar padomu, ja? Bet, teiksim tā, ar naudas lietās gan lūdzu, varbūt vajadzētu bišķiņu oktobrī ietaupīt, mēģināt domāt vairāk par saviem plāniem, kā naudu taupīt un veikt investīcijas vai, vienalga. Ja? Darbs, nauda, finanses, vientuļnieks. Ja? Darbā tev ir zināšanas, tu noteikti esi pelnījis vairāk. Arī pārējās kārtas noteikti runā par to, ka tev pienākas vadītāja vieta, tev pienākas augstāks amats, tev ir gudras, ģeniālas idejas, tev ir līderi īpašības, tu esi gaidījis šo vietu, šo paaugstinājumu, algas pielikumu kādu laiku, un tagad tev ir jāņem šīs līderi īpašības un jāsaka, jāstājās priekšā un viss, vai jūs mani paaugstināt, vai es eju projām. Ja? Jūs man dodat labāku darba vietu, lokāciju, vienalga ko, kaut kas šeit par apstākļiem, par to, kad ir vērsts skats uz priekšu, lai mēs spētu iet tālāk. Kas mums ir jāatlaiž? Noslēpumi, ja? Priesterieni. Jāatlaiž,
jāatlaiž intuīcija. Man ir tāda sajūta, ka tu apzinies, ka tu zini kaut kādas lietas, bet tu mēģini būt gudrāks par citiem. Bet tici man, tavs spēks neslēpjās tavās domās vai tajos vārdos, ko tu pastāsti, bet tavs spēks slēpjās tajā, ka tu tiešām arī dari, ka tu vari pierādīt sevi. Un ja tu kaut ko esi apņēmies izdarīt, un tu pasaki, ka tā būs, tad Kārtis aicina tevi arī atbildēt par saviem vārdiem ar savu darbību. Tā kā tiešām uzrāviens iet, pastāvēt par sevi, mainīt lietas savā dzīvē oktobrī. Ideāli. Negaidītā enerģija, ko tu neredzi, noteikti būs izvēles, noteikti būs daudz variantu, ko apdomāt. Un, varbūt nebūs viegli saprast, kas tev ir vajadzīgs, bet mēs šeit atdaramies pret šo. Jā. Ja tu nesaņem pēc tā, ko tu esi pelnījis, tad tev tas nav noteikti vajadzīgs. Jā. Uz ko fokusēties? Zīžļu plāšs, tiešām jaunas idejas, vēlēšanās, īstenot plānus, mērķi, ja? Viss, ko tu tiešām gribētu attīstīt. Tev ir jāpadomā, kas ir tas virziens, kurā tu gribi iet, un kādas situācijas tev ir jāmaina savā dzīvē. Bet noteikti ir jāuzticās sev, jāpaļaujās uz savu prātu, savām zināšanām, jāiet tālāk uz priekšu, pacietīgi, lēnām, teiksim tā, atrast laiku, lai izsvērtu un izprastu, kas ir tas, kā tu vari virzīties uz priekšu, kas tev ir jāatstāj aiz muguras, kas tev netraucē. Jā? Un kādam tiešām no jums šis ir attiecības ar nevajadzīgiem cilvēkiem, ar kaut kādām nevajadzīgām lietām jūsu dzīvē. Un tagad jums ir vienkārši jāsaprot to, kas jums vairs nedara un kas ir jāatstāj aiz muguras. Un jūsu padoms kausu bruņinieks. Jā. Meklējiet iespējas, meklējiet lietas, kas jūs emocionāli paceļ, kas jums rada prieku, kas jūs iedvesmo. Attīstiet sevi, savus talantus un tiešām mēģiniet virzīties uz priekšu un kāds no jums tiešām arī jūtas varbūt nesaprasts, vientuļš un trūkst motivācijas, bet oktobrī mums ir jāsaņemās. Ja? Mums ir jābūt skaidriem par to, ko mēs gribam, kāds tad ir šis rīcības plāns, kā tad mēs dodamies uz priekšu, kas mums ir vajadzīgs, kādu mēs redzam mūsu nākotni. Un tiešām ar ielikt to darbu, ar vēlēšanos mainīt šīs situācijas un lietas dzīvē viss ir iespējams. Nevelti tavs izaicinājums ir būt līderim, būt ar autoritāti, spēt neklusēt, būt atklātām un pateikt un neturēt neko noslēpumā. Ja? Tiešām vadīties pēc tā, ko saka tavas sirds, pieņemt iedvesmotu rīcību, saprast, kāds tad ir šis rīcības plāns, ko darīt, kā rīkoties, iet un virzīties tālāk, lai dzīvotu skaistu, brīnišķīgu, piepildītu dzīvi attiecībās, darbā un ikdienā kopumā. Paldies, lai tev brīnišķīgs ir oktobris!